Nē, zini, es esmu gudrāks par tevi. Man svarīgākā lieta, tad, kad es runāju ar klientu, ir pieturēties savam procesam. Man ir konkrēts process, jautājumi, kurus es uzdodu klientam, lai saprastu viņa situāciju, saprastu, kādas ir viņa problēmas, kur viņš iet, ko viņš mēģinās, ko viņš darīs, lai izvest viņu cauri, lai iegūtu skaidrību. Un ar šo jautājumu palīdzību es ne tikai sev palīdzu saprast to situāciju, bet es arī klientam palīdzu. Tāpēc es nekad neaiziešu no sava procesa, kuram es uzticos, kurš ir palīdzējis tik daudz cilvēkiem. Tāpēc, ja kāds prasa, ka viņš grib nopirkt, es viņam uzdodu vienkārši jautājumu. Es saku, Klau, mēs, protams, varam iet tur tūlīt, varēs norēķināties par to lietu, ko tu gribi, bet vai tu būtu pret to, lai es tev uzdotu pāris jautājumus, lai es vienkārši pārliecinātos, ka tas, ko tu esi izdomājis, ir pareizais virziens. Neviens cilvēks nekad, visticamākais, protams, ja tu tā normālā intonācijā to pateiksi, nepateiks, nē, zini, es esmu gudrāks par tevi.